Sākumā Dievs izšķīra tumsu un gaismu. Un tad viņš radīja zemi un augus, pēc tam dzīvniekus, pēc tam Ādamu un Ievu. Bet Dievam bija viens svarīgs noteikums. Labdien, mazie cilvēki! Man ir viens noteikums. Neēdiet to ābolus no tā koka, kas ir zem manis. Skaidrs! Labāk neēdam no tā ābola! Un tad iznāca ļaundarīga čūska. Labdien, Ieva! Es tev iesu kā pēst to ābolu. Tevi Dievs nesodīs, tev atvērs acis. Tu redzēsi starp ļauno un labo atšķirību. Ok, labi. Es gribu to. Ņem, 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 ņem. Ko tu dari? Dievs teica, ka nedrīkst ēst to ābolu. Viņš mūs nesodīs. Tas mums atvērs acis. Ok. Ņom, ņom, ņom. Tu pārkāpi manu vienīgo noteikumu. Tas bija netīšām. Man to čūska lika darīt. Jā, tas bija netīšām. Tādēļ jūs tiekat sodīti un izmest no šīs zemes. Un tāda dzīve. Ejam tālāk. Nu jā, es tev piekrītu. Nu jā, tāda dzīve. Nu labi, ejam.